Mazā Jasmīne nāca pasaulē tikai pirms pusgada. Viņas māmiņa vēlējās spērt jaunu soli dzīvē un pārvācās uz citu dzīvokli. Tas bija pagājušās nedēļas nogalē, mēs pārvācāmies no iepriekšējās dzīvesvietas uz šo. Atvedām pirmās mantas, kas bija pārsvarā bērnu drēbītes, divans, vanniņa, visas bērniņa mantiņas. Atstājām mantas lejā uz 20 minūtēm aptuveni, puiši aizbrauc pēc nākošām mantām, pakaļ mēs ar mazo uznācām augšā pabarot. Un es noeju lejā un mantas vienkārši vairs nav. Video novērošanas kamerās redzamie vīrieši savā alktībā nozaga visu, pat nepievēršot uzmanību, ka lielākā daļa no mantām ir tieši mazās Jasmīnas lietas. Meitnītei palicis viens ziemas zābaciņš, dažas bikšeles, pāris mantas un gumijas lāča galva. Lāča rumpis palika maisā, kuru nozaga. No dzeltenā lācēna mazā Jasmīna nešķīrās ne gultā, ne vannā iedama. Pašreiz auklīte Santa nevar izvest bērniņu pastaigāties, jo ratiem nozaga tā saucamo kulbu, un tā kā zīdainis ir tikai pusgadu vecs, sēžam ratos viņu vest nedrīkst. Nozagā arī Jasmīnas gultu. Bija skaisti bērnu gultiņi. Tās arī vairs nav. Bērns šobrīd guļ, kā jūs redzat, uz matričiem kopā ar mums. Auklītes Santas, Jasmīnas mammas un mazā bērniņa lielākā Ziemassvētku dāvana būtu pavisam pieticīga. Lai kāds cilvēks ieskatītos rūpīgi šajos vīriešos un atpazīstot, ziņot par viņiem tuvākajā policijas iecirknī vai degpunktā komandai pa tālruni 22 112. Es domāju, ka tas ir zemiskākais, ko cilvēks var izdarīt. Ja? Ņemot vērā, kāda mums ir laika un kā mēs visi dzīvojam, nozagt bērnam pēdējo, kas ir un aiziet. Ģimene arī priecātos, ja kāds labs cilvēks, kuram vairs nav nepieciešamas bērnu mantiņas, kā piemēram ziemas drēbītes un apavi, bērnu vanniņa, tās vienkārši uzdāvinātu. Starp citu, šie būs Jasmīnas pirmie Ziemassvētki, un mamma mazajai bija parūpējusies, lai pirmajā tikšanās reizē ar Salaveci bērns izskatītos pēc īstas princeses. Mums bija nopirkts tāds sarkans meitelītes Ziemassvētku pasākumam, ar ko iet uz eglīti, un tāda balta pūciņa bija apkārt. Šobrīd arī tā vairs nav. Tad arī Ziemassvētku eglīti izpaliks, ja? Izpaliks eglīti. Pēters Krievkalns, Miks Dūcis, Degpunktā.